I still don't know what I'm doing. Šodien ir sestdiena, 12 dienā, un es dodos ārā skriet, un es jums gribēlos nedaudz parādīt, kāda izskatās skriešana Krosbukā. Laicīgs ārā ir -1 grāds. Uzvilksim Latviju dūrainīšus. Mans iekšpagams, kuru es varu netraucēti iesildīties. Šodienas tēma ir skriet, ir padarīt savu skrējienu ikdienā kaut kā nedaudz atšķirīgāku. Lindam parks ir palicis melns, vēl nesen te bija pilns ar lapiņām. Nu neko, pēc kā Vācijā visi uzcītīgi gaida pie luksofora, es nošmaukšos. Nu ko, tā aiziet aciņas, bet mēs laižamies iekšā pa visiem neceļiem. Kad ir augstāks, tad vismaz tās nātris tik ļoti nedur kājās. Tieši tas, kas ir vajadzīgs. Cauri krūmiem. Aidā! Tas bija jautri. Jāatrod vien, kur bija tā suņa taciņa. Tāda maza mistiska caur neceļiem. Šī bedra, kas tas ir, mini purvs, tas arī tieši laikā. Nu ko, lecam tik cauri? Nu ko, man ir ideja laisties cauri pusi no kaltušām nātrēm. Nu tad pārbaudīsim, vai viņas vēl ceļ vai neceļ. Jādzeļ! Au, kā lai tiek ārā! Au, vajadzēja uzvilkt! Au, kā man iet dūra celī! Au! Skrienam tālāk! Tas mums gājis to suņu taciņu. Nu tad laižamies, skatāmies, ko šis parks ir priekš manis sagādājis. Tagad tā nevar nesties ātri. Sādāk var salāst. What? Šīs visas takas, jūs varbūt neticēsiet, bet ir atrodamas pilsētas centrā. Wow! Jā, es jau te biju tikai no otras puses. Labi, skrienam citā virzienā. Nē, laiciņš tiešām ir lielisks. Vienkārši brīnišķīgs. Tad es nedaudz iestrēgu. Ar ķērcis jau guļ. Daba taču ir skaista. Vienalga, lai kur arī viņa būtu.